Čau, jaunā stundā ir svētdiena 29. marts. Tu klausies Radio SVH LV un sveiciens visiem skatītājiem Radio SVH TV televīzijas kanālā. Un šodien diezgan tā kuplā skaitā man te viesi katru stundu mainās. Un šodien, starp citu, ir arī pasaules klavieru diena. Un izrādās pie manis viesos ir pianiste, Kristīna Paula. Čau! Čau! Un tu esi ieradusies kopā ar savu kungu, Gati Šmitu. Čau! Čau! Tev ir saistība ar klavierēm? Tik cik es ielu. Pašam nav. Vienu gabalu es māku. Un izrādās, kāpēc ir tieši šajā gadā 29. martā šī klavieru diena, tāpēc, ka tā ir 88. diena gadā. Jo klavierēm ir 88 taustiņi. Cik Tā simboliski. Tā varētu būt. Drusciņi jau tur tāds izmaiņas varētu tik pa laikam arī būt, bet kopumā tas tāds vidējais. Kopumā ir. Bet ne jau tāpēc jūs ieradāties, vai ne? Šoreiz savādāk iemeslu dēļ, jā. Jā, stāsts ir par ģenerāļa Kārļa Gopera 150 gadu jubilejas atceres projektu Gopers ar 2P 150. Vispirms stāstiet, kas bija Kārlis Gopers un ko viņa ieguldījums nozīmē šajā laikā ikvienam no mums sabiedrībai Latvijā. Jā, tas ir stāsts par Kārli Goperu, kurš cēlās no zemnieku ģimenes un devās mācībās, paļāvās uz savu skolotāju ieteikumiem un grūtā ceļā devās skriezem mācīties, lai iegūtu militārista profesiju un piedalījās sīvās kaujās, strelnieku rindās un vēlāk atgriezās Latvijā un ar to savu militāro mantojumu parādīja, ka viņš ir tiešām drosmīgs karavīrs un viņš ir lepns, ka mums ir tādi cilvēki Latvijā, kas ir bezbailīgi un ar tādu savu ļoti stingru nostāju. Un vēlāk, viņš darbojās jau brīvās Latvijas laikā, bija garnizona priekšnieks un tad dzīvē viņu liels aicinājums viņam bija arī kļūt par skautu. Un, tur, kur viņš iesaistījās, tur uzreiz visi redzēja viņa cilvēcisko lielumu un nepagāja ilgs laiks, līdz viņš kļuva par skautu prezidentu. Tā kā Kārlis Gopers ir pirmais un vienīgais skautu prezidents Latvijā. Un klausoties tevī, man radās arī tāda atziņa, ka viņš bija vīrs, kurš parādīja, ka latvietis var un var daudz. Un iedvesmot citus. Tas drosmīgums un tas stingrais mugurkauls, tā bija viņa rota, jā. Viņu sauc arī par konservatīvo ģenerāli. Stingrs? Viņš bija stingrs tajā savā nostājā, bet viņš bija arī ļoti, ļoti sirsnīgs cilvēks. Un mēs faktiski līdz viņam esam nonākuši tagad pēdējo 2 gadu laikā tā varbūt daudz vēl tuvāk. Jo tika izdota grāmata par viņu atmiņu stāstiem, kur jau 41. gadā viņa dēls Miķels Gopers sāka vākt pēc viņa bojāējas, pēc Kārļa bojāējas, tos atmiņu stāstus, lai tās liecības saglabājās. Un tos liecības ir ļoti, ļoti daudz, un tas ir interesanti lasīt tagad, cik daudz ir tie stāsti un cik daudz situācijās atklājās tā viņa personība, kā viņš vienmēr rīkojās tā drosmīgi un pēc būtības pareizi. Kaut arī varbūt apkārt bija dažādas tās situācijas. Sākot jau ar boļševiku ienākšanu, ka viņš uzreiz spēja norientēties un saprast, kurā pusē nostāties, jo tādi neziņas pilni laiki jau vienmēr bija, kad nevarēja varbūt saprast, kas notiek, un katram savs viedoklis un kam pieslēties. Tā spēja ir tāda izcila spēja. Un, Kristīna, saki lūdzu, kas tu esi šajā dzimtā? Jā, tad Kārlis Gopers ir piedzimis Maskatos, Vidzemes pusē, mājā, kur auga 6 dēli. Un viens no viņiem bija arī mans vecvectētiņš. Tātad es esmu Kāļa brāļa Augusta mazmazmeita.
Un augot, tu visu laiku jūti to dzimtas spēku, arī ieguldījumu Latvijas vēsturē un tā tālāk. Un tad beidzamajos 2 gados jūs ar Gati tagad izlēmāt, ka vajadzētu to arī tā kā plašākai publikai, sabiedrībai rādīt. Un tas savā ziņā ir arī tāds kā piemērs, kā lepoties ar savām saknēm. Faktiski, droši vien, tomēr tas sākums bija 92. gads. Es vēl biju pavisam maza. Bet mēs, mana vecmāmiņa, uzņēmās ar maniem vecākiem kopā. Mēs atguvām lauku īpašumu, kas bija jau uz sagrušanas robežas. Un intensīvi tur sākām darboties. Tās bija mūsu dzimtās mājas. Un caur turien arī tie vēstures stāsti ļoti aktīvi palika. Un arī bija daži novadnieki, kuri jau bija izpētījuši to Goperu vēsturi. Un vienmēr mūsu mājā ir karājies tas lielais dzimtas koks, kur 8 paudzēs mēs zinām, kā mūsu dzimta cēlusies. Un, tāds liels ģimeniskums, tas faktiski nācis no mūsu lauku mājām, kur mēs joprojām dzīvojam un saimniekojam. Un tur tās dzimtas lietas viss ļoti intensīvs ir. Tiek stiprinātas vēl joprojām. Mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē ar dziesmiņu par prieku, un tad parunāsim par jūsu izstādi. Turpinām sarunu ar Kristīni un Gati un par viņu dzimtas saknēm un lepnumu, kas patiesībā ir arī visas Latvijas iedvesmojošais stāsts, tā teiksim, viens no, vai ne? Kā jūs starp citu satikāties? Kristīna jau stāstīja, kad viņi atguva savu lauku īpašumu, ģenerāļa Gopera dzimtās mājas, un par cik mans tētis nodarbojās ar lauku īpašumu atjaunošanu. Tad es kā puika braucu līdzi dažādiem mazākiem darbiem palīdzēt. Un saskatījāties. Un tā mēs tur saskatījāmies, es nezinu, gadi 25 vismaz atpakaļ jau, vai pat vairāk, tā druskai, un tad vienā brīdī mana brāļa kāzās mēs tā kā ļāvāmies. Tā mēs esam te kopā vēl tagad. Cik skaisti! Un kāzas tika svinētas arī šajās vēsturiskajās mājās. Jā, kāzas jau īstenībā Latvijas laikā jau tur tika svinētas jau arī, un tad ir mēs savus kāzas nosvinējām Maskatos, un arī Kristīnas brālis arī. Tā kā tur Maskatu mājās. Jūs varētu tagad iedvesmot citus pārus, nevis meklēt tur trakos viesu namus un visu pārējo noņemšanās un naudas tērēšanu, bet atgriezties pie dzimtajām mājām, ja ir iespēja. Kāpēc lauku mājās ir skaisti svinēt kāzas? Fantastiski. Mūsu gadījumā tas jau vēl saistīts ar senčiem un tā mūsu radnieciskā vieta. Bet mums patīk vispār tā lauku vide un tās tradīcijas. Jā, mums māja ir pie upes, ļoti skaistā vietā. Mums tāds liels ēku komplekss. Un, protams, kad nāca kāzas, tad jau tā rosība bija tā, ka jāsaved daudz kas kārtībā. Mēs sapratām, ka mēs varam īstenībā ieguldīt, lai savestu daudzas lietas vēl kārtībā sapriekš sevis mājās. Kārtīgi pasaimniekot. Jā. Tā kā mēs tur dažādus godus svinam kāzas, tas bija tāds vainagojums, bet vienmēr esam lieldienās un, protams, Jāņi mums tur ir. Jūs kaimiņus arī aicinat? Kaimiņiem ir tā švakāk, tur kā jau laukos, zini, kā tur jau, jā, tādi noslēgtāki. Jā, mums daudz rīznieki laužās uz turieni, Es ticu, man jau arī gribas lausties. Jā, bet mums ir pie ceļa īstenībā brūna zīme, tātad, ka mums ir piemiņas vieta, mūsu mājā ir atvēlēta tāda piemiņas istava liela. Tad var iegriezties. Jā, tā kā faktiski jau par to Kārli Goperu mēs tur jau arī stāstam, un mums jau tur ir bijuši eksponāti. Tāda vieta, mums piemiņas vieta, tur ir Kārlim, arī pie mājas ir plāksne, ko Gopera fonds jau uzlika, lai atgādinātu, ka šīs mājas ir tā kā. Bet tagad jūs Kārli Goperu vedat uz Rīgu. Stāstiet par izstādi, par projektu, kā radās. Tātad, faktiski tas viss notika diezgan spontāni. Pienāca Kārlim Goperam 150 gadu jubileja. Un tad mēs domājām, ka kaut kas ir jāizdara. Painteresējāmies apkārt īsti, nekas šogad nav nevienam vēl prātā. Un tad ļāvāmies idejai izveidot izstādi. Faktiski, un viņa būs tāda ceļojoša izstāde. Tātad ne tikai Rīgā? Jā, Rīga sāksies tikai. Tas būs Brīvības ielā 40. Mums ir superīgs telpas no maniem draugiem, mēs dabījām.
ar lieliem skatlogiem uz Brīvības ielu, tā lai varētu jebkurš garām gājējs forši nākt, skatīties, kas tur notiek. Būs liels ekrāns arī uz ielu, kur forši vēsturiskie video dabujām no arhīva tieši ar Kārli, un ne tikai, ka tur būs arī dažādas Rīgas ainavas no tā laika. Tas būs interesanti, varbūt aizraujoši ienākt, paskatīties. Tas ir ikdienā cilvēks rosās skrien pa to Rīgu, par to Brīvības ielu, un tad apstājās, un aizdomājās brīnišķīgi. Viņš var paskatīties par vēsturi, kā tur tas viss ir veidojies. Un tad izstādi mēs iekārtojām aptuveni uz trijās daļās. Trijās sadaļās būs 3 sadaļas. Ģimene, ko mēs veidojam, tad esam piesaistījuši skautus. Tad tie izveidos sadaļu par skautiem. Un 3. stāsts būs par militāro projektu sadaļu. Kārli Gopera militārajām gaitām. Jā. Tur mums Jānis Kažotiņš palīdzēja izveidot stāstu par to visu. Un vizuāli tā kā noformēts? Jā, vizuāli noformēts mums būs uz saplākšņa, bērza saplākšņa skaisto. Mums Latvijas pinieris palīdzēja ātri realizēt, un tas viss būs smuki saprintēts uz tā pinieris saplākšņa. Un uz pinieris saplākšņa, kas ir forši, kad šī izstāde būs ceļojoša izstāde. Jā, kad pa visu Latviju mums jau tagad ir sadarbība jau ar skauta vienībām, kuras gribēs uzņemt šo izstādi pie sevis ar Latvijas skolām. Protams, varbūt varat jau ieskicēt to tūrīti, kur būs. Nē, tur datumi vēl liekas. Jā, tas tur. Bet tad jāsako līdzi, kur mēs varam sekot līdzi. Instagrams ir? Jā. Ir Instagrams, jā. Gopera mantojums. Gopera mantojums. Jā, un esam izveidojuši arī mājaslapu kārsgopers.com, kur arī būs visa aktuālā informācija, kur arī mēs gribam apvienot visu esošos jau vēsturiskos liecības par Kārli Goperu un par Goperu dzimtu. Un arī vēl meklēt jaunu informāciju, lai varētu visu apkopot vienu vietu un būtu forši ērti pieejams vienā vietā, lai nav pa dažādiem arhīviem, dažādām vietām tā informācija jāmeklē. Un kā jūs varētu pateikt, ko jūs varētu pateikt tiem, kuriem arī varbūt ir spēcīgas dzimtes saknes un pat ir informācija un vēsturiskie fakti un liecības. Iedvesmojiet varbūt viņus arī tā kā celt to gaismā un ļauties idejām un vienkārši sākt. Viss sanāks galā, kā vajag. Drusku ir jāļaujās notikumiem un iedvesmai. Un tad drusku speram, protams, soli nezināmajā, kā jau bieži mūsu dzīvē mēs to darām. Bet, principā jāatnāk uz izstādi, tad mēs izstāstīsim detaļās, kas ir jādara. Kā būs sanācis vai nebūs. Kā jādara, bet noteikti ar to jālepojās. Un, piemēram, mūs tas ļoti iedvesmo un palīdz ikdienā. Man jau ļoti pieņemt lēmumus, paskaties un iedvesmojies, kā Kārlis to ir darījis, kā citi dzimtas cilvēki to ir darījuši. Un tas ikdienā ir. Man vismaz tā kā tāds drusku mazs retrītiņš, ka tu paskatos, ar kādu pārliecību tajā laikā cilvēki gāja un darīja. Ka tie apstākļi bija daudz sarežģītāki. Pavisam, un tad bišķiņi saliek arī mūsdienu tādas vērtības. Jā, vērtības sistēma, vai ne? Jo mēs jau ikdienā apaugam ar to steigu un ar tām visiem notikumiem. Un materiālajām vērtībām. Tieši. Tur, protams, jādabū balansiņš šodienā. Tas arī nevaram tikai tik. Kā jau visā dzīvē. Jā, bet tas tiešām iedvesmo. Un jānāk uz izstādi un katram jau kaut kas cits iedvesmos. Kādam iedvesmos mājas atjaunošanas stāsts, kādam bagātīgais stāsts par mūsu dzimtu. Kādam militārais periods, kādam uzrunās skauti, jau forši reku skautu kustību, kas tur notiek. Un šajā laikā vispār ļoti aktuāla tēma un iedvesmojoša personība arī jauniem džekiem, vai ne? Ne tikai jaunām meitenēm arī. Tāpēc arī mēs gribam... Kādreiz bija vīri. Noteikti. Skautu rindās, gaidu rindās jau arī meitenes. Un šobrīd arī skautu vadītājs ir ļoti aktīvs tieši, protams, ne tikai puiši. Vēl par to, kā pieķerties kaut kādam tam savam stāstam, es tā domāju, ka noteikti ir kaut kāds tas tavs sensis un ir kaut kāds rakurs, kas tā kā varbūt interesē vairāk un vienmēr vajag tādu personīgu kaut kādu lietu atrast. Kas ir tas, kam gribas pieķerties. Jo mums jau arī tas laikam tas Kārļa kaut kāda tāda spīts vai tāds redzējums vai tā lielais virziens, tas ir tāds, kas mums ir tiešām pašus arī visus iedvesmo. Ir es kā ģimenes ienācējs esmu diezgan saskāries ar šo visu.
ar sāpēm Un arī- nāk sadzīvot. Jā, mums arī vairāk varbūt tās prasības pret sevi diezgan Augstākas. augstas, un tad mēs mēģinām tā kā atcerēties to Kāļa citātu, kā tur bija. Atceries par to, kad plānu labāk ir realizēt, kaut vai viņš nav tik ģeniāli sastādīts, bet viņu norealizēt. Labi norealizēt. Nekā sastādīt kaut kādas brīnišķīgas utopijas, bet tā kā tas paliek Bet tikai vāji norealizēt. Jā, tad. Bet vismaz ir realizēts. Jā, ļoti. Jā, ļoti. un to sacīja pat viņš kā armijas cilvēks un tāds pieredzējis. Jā. Paldies jums liels, un es saprotu, ka tā atklāšana ir 2. aprīlī, ja? Jā. Jā. Atklāšana 2. aprīlī. Tur Būs te banketiņš vai kā? Būs. Banketiņš, bet ar niansīti. Lūgti viesi būs, jo vieta ir limitēta. Tāpēc Tur ir 2. kvadrātmetri, jā, noteikti. Jā, bet noteikti plašākai publikai 3. aprīli mēneša garumā, un mēs gribam 4. maijā. Noslēgt ar tādā zīmīgā Tā simboliski. Jā, tas varētu. Es domāju, ka līdz tam mēs Baltā uzorganizēsim galdauts vēl svētkos. Jā, tā kā patriotisms var nākt un iedvesmoties tieši līdz tam 4. maijam. Tā būtu augšā to Ko patriotismu. mēs vēl varam pateikt, kad izstādes laikā, tā mēneša laikā būs dažādas tematiskās dienas arī. Tad būs Instagramā, kur mums nāks skauti, mums nāks ģenerāļu klubs. Mums būs markas atklāšana. Latvijas pasts ir izdevis marku par Cik godu svarīga honorāli. informācija. Jā, visu mēs nevaram izstāstīt. Tur jāseko līdzi un jānāk. Bet, jā, tā doma arī ir, ka tā telpa ir iekārtota tur. Viņi visu mēnesi būs pašā centrā, un mēs gribam aicināt dažādas organizācijas nākt un tur darboties. Tā kā varbūt vēl kāds izmantot. dzirdīgs ausis, kam ir kaut kāda ideja, kas varētu kaut kādu sarunu vakaru vēl par kādu tēmu. Mierīgi piesakieties. Piesakieties. Jā. Ja kas uzrakstiet man WhatsAppā 286 009 00 un es nodošu kontaktus. Vai nākat uz izstādi, jo principā izstādē jau arī mēs saimniekosim paši visu ģimeni, mainīsimies grafikiem, jo, kādam jau tur jābūt ir vaļā. Un izstāde būs vaļā, laiku mēs sakam. Jā, no 11. līdz 19. Līdz 7 pēc darba tā Esam ļoti labi mēs gribam ieiet. to Tieši tā, darīt, jā. paņemt Jā. ārā to. Un tā mēs paši tur būsim, sēdēsim, darbosimies, dzīvosimies un tiekamies tur. Ai, paldies, jūs esat lielisks latviešu pāris, iedvesmojošs un ceļ godā savas saknes. Un tiešām paldies par to, ko jūs darāt. Un jums viss izdosies vēl feināk nekā šajā brīdī. Un tad tiekamies tātad Rīgā no 3. principā aprīļa līdz 4. Un tad sekojam visai informācijai līdzi sociālajos tīklos. Paldies jums! Paldies! Paldies!